Šīs dienas vērtīgākais jautājums ir, kur tad sākas tā īstā līderība? Es esmu gatavs būt ne tikai kaut kādu procesu vērotājs vai to komentētājs, bet arī veidotājs. Jā, jaunieši nebaidās riskēt, un viņš nebaidās no sekām. Es pirmkārt redzu, ka jaunietis nāk ar to, es tūlīt izdarīšu, visu pārmainīšu, man būs visi vārti vai jūras vaļā, viss notiks tā, kā es gribēšu. Tas, cik daudz lietas būs jāiesāk, jāiegulda daudz resursu, bet tām nebūs iespējams panākt rezultātu. Pirmie 2 gadi ir tie kritiskie gadi jaunam vadītājam, nevienmēr visi iztur šo lomu. Perfekcionisms. Viens ir tas, ka man ir jāizdara viss vienam pašam, ātri, strādājot virsstundas. Grūtākais varbūt nav tas darbs kā tāds, bet tāda pāreja no tā darītāja uz vadītāju. Cik ļoti es kā vadītājs patiešām esmu atkarīgs no katra tā individuālā darbinieka kvalitatīva veikuma. Tā ir izkāpšana no komforta zonas, un tā droši vien ir katru dienu, un jaunie līderi to dara. Līdz ar to jāstiprina sevi. Tas ir tas primārais, lai tu spētu arī nospraust šīs robežas. Pat termins vesels drosme arī baidīties būtu laikam jāsaka vietā. Es saprotu, ka te es katru iekāpju kuģī, un tās baiļu krasts ir atkāpies no manis, un tad gan tas uzņemtais kurs ir jāturpina. Drosme iet roku rokā ar līderību. Iestājoties par to, kas tev ir svarīgs, tur īstenībā tām bailēm pat nav vietas. Esiet sveicināti podkāstā Coachings bez filtra. Sarunās, kas liek domāt, just un mainīties. Podkāsts tapis ar ICF, Starptautiskās Coachinga federācijas atbalstu. Šīs dienas epizodes tēma – drosme uzdrīkstēties un vadīt. Par to brīdi, kad jauns cilvēks uzņems atbildību vadīt projektu vai komandu, un par pāreju no darītāju uz vadītāju un iekšējo procesu. Mani sauc Madara, esmu šīs epizodes moderators, esmu coach, un ikdienā atbalstu vadītājs un komandas izaugsmē. Šī tēma man ir ārkārtīgi tuva, un šīs dienas vērtīgākais jautājums ir, kur tad sākas tā īstā līderība? Un šo jautājumu es labprāt arī šodien uzdotu saviem viesiem. Šodien uz sarunu es esmu aicinājusi Dāvidu Rubeni, Sveiki. Kas ir Līvānu novada domes priekšsēdētājs un cilvēks, kurš diezgan jaunā vecumā ir uzņēmies atbildīgu lomu. Un šodien pie mums arī viesos mana kolēģe Agnese Ramata, kas ir pedagoģe, mentors un coach, un cilvēks, kurš ļoti labi zina, kas notiek ar cilvēkiem iekšēji, kad viņi uzņemas vadīt. Sveika, Agnese! Sveiki! Dāvid, tu esi jaunākais domes priekšsēdētājs Latvijā. Un šodien mēs apzināti nerunāsim par politiku, bet par tevi kā cilvēku šajā lomā un tavu pieredzi. Pastāsti lūdzu, no kurienes tev ir radusies tāda drosme uzņemties šādu lomu? Man šķiet, ka tā drosme vadīt tieši šajā pašvaldības jomā ir vistiešākajā mērā saistīta ar drosmi vai ar to sajūtu, ka ir jāuzņemas arī atbildība par tiem procesiem, jo, ja nosacīti to var salīdzināt ar tādu parastu procesu darba tirgu, tad mans CV iesniegšanas procesu šo amatu ir vēlēšana posmas. Un tad attiecīgi arī tā sajūta, ka es esmu gatavs būt ne tikai kaut kādu procesu vērotājs vai to komentētājs, bet arī veidotājs, tad arī liek domāt par to, kā es to varu darīt vislabāk. Un, protams, ka šī te vadītāja pozīcija gan ar to savu atbildību, bet arī ar to savu iespēju mainīt lietas šķita ļoti atbilstoši un sadarīgi ar to atbildības līmeni, ko es biju gatavs arī uzņemties. Vai tas saistīts ar tādu kā vēlmi arī būt šajos procesos un virzīt šos procesus? Jā, protams, jo, teiksim, pašvaldības darbs ir ļoti ikdienišķi. Patiesībā katram nepieciešamo procesu risināšana, virzīšana un attiecīgi arī saredzot kaut kādu iespēju, kas man šķita, kā to darīt efektīvāk vai veiksmīgāk vai racionālāk vai vienkārši ar citu pieeju, tad attiecīgi arī tas solis spērtais uz šo vadītāju vietu. Kas bija tas brīdis, varbūt, kur tu jūti, ka
es tagad esmu vadītājs. Ziniet, domas priekšsēdētājiem ir ļoti interesanta darba šī te aprobācijas posmas, jo tiklīdz viņš ir ievēlēts, viņam ir jāvada domas sēdes otrā daļa, attiecīgi bez jebkādas pārējas posma. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad es arī sapratu, ka man ir tad jābūt jau atbildīgam par domas sēdes tālāko norisi, tā sajūta arī par to ieņemamo lomu vai amatu pienāca ļoti ātri. Un tad arī, protams, bija tādas interesantas situācijas, arī ļoti strauji, kas pienāca, ka novads, kurā es arī strādāju, novads, kurā es esmu dzimis, mācījies un audzis. Un tajā brīdī, kad, piemēram, skolas vadība, kurā es esmu mācījies, jau nāca pie mums kā pie vadītājiem dažādos jautājumos, tas bija tas posms, kas arī iezīmēja tādu varbūt simbolisku attiecību maiņu starp es kā skolēns savā skolā un es kā šīs iestādes tāds pastarpinātais vadītājs, kā domas priekšsēdētājs. Tā arī tā bija tāda simboliski ļoti tieša uztvere par šo brīdi. Agnes, tu ikdienā strādā ar jauniešiem. Kas ir tas, ar ko jaunieši atnāk pie tevis? Jaunieši nāk vispirms ar savām personiskām vajadzībām, ar iekšējiem jautājumiem, vai viņš ir gana labs, vai viņš gana spēcīgs, vai viņš varēs izdarīt kādu, lietu, projektu, aktivitāti. Un tas ir tas primārais, ar ko nāk par sevi, par saviem jautājumiem. Un vai jaunieši arī izrāda iniciatīvu vairāk vadīt, vairāk iesaistīties kaut kādos projektos, kā tu to redzi? Jā, jaunieši nebaidās riskēt. Un tas ir tas pozitīvais mūsdienas jauniešiem. Mūsu vecumā mēs 5 reizes padomātu pirms to darīt, bet jaunietis dara uzreiz. Un viņš nebaidās no sekām. Un tas ir tas pozitīvais, ko dara mūsdienu jaunieši, kas ir aktīvi, līderi, kas grib iesaistīties. Tā viņi rīkojās, jā. Kurā brīdī varbūt jūs paši redzat, kur tad tā līderība sākas? Vai ar to drosmi uzņemties, vai to vēlmi, motivāciju, vai tas jau ir stipri vēlāk? Kā jūs to redzat? Es droši vien pieļauju, ka ir viens vai ne, ka tu izdari kaut kādu izvēli par labu, vai teiksim kaut kādu solis par, un otrs, kā tā ārējā vide uz to norēģē, vai tie apstākļi, vai viņi tevi arī pieņem. Un man šķiet, ka tā vadītāja loma vai arī tā līderība tomēr sākas tajā brīdī, kad tie abi faktori satiekas. Tas iekšējais arī ar to ārvidi, vai atbalstošiem, vai netik atbalstošiem apstākļiem, bet tur rodas tā miedarbība. Es zinu, ka līderība sākas jau diezgan agri. Un ja tas jaunietis pamana, vai ir vide atbalstoša, tas var būt gan mentors, gan skolotājs, gan vecāks vai kāds iedvesmojošs slavenība. Tas ir tas mērķis, ko viņš saredz, kam varētu sekot, vai kurš pamudina viņam sekot, un tas ir tas mazais ārējais grūdienis. Nereti arī ir tie iekšējie spēki, kur viņš grib kaut kādas pārmaiņas vai kaut kādas iekšējā tāda urdīšana, viņš sauktu tādu, kas urda to mazo cilvēku, bērnu vai jaunieti darīt kaut ko citādāk. Un tad tā līderība parādās. Jaunie vadītāji bieži ienāk ar tādu lielu ideālismu un enerģiju, vēlmi vadīt, ko to arī minēji. Bet tā realitāte kaut kādā brīdī arī parāda citu to perspektīvu. Un tas, ko rāda arī pētījumi, ka pirmie 2 gadi ir tie kritiskie gadi jaunam vadītājam, un nevienmēr visi iztur šo lomu. Un tas bieži vien varbūt nav tikai kompetences dēļ, bet arī tāda iekšēja spiediena un spriedzes dēļ. Dāvid, varbūt ar kādām gaidām tu ienāci šajā lomā? Un kas varbūt ir tas moments, kad tu sastapies ar to ideālismu un kad viņš tomēr sastopas ar to realitāti? Jā, mitoloģijā ir labs šis stāsts par Sīzifu, kurš visu laiku veļ akmeni kalnā, un tad tas akmenis tiklīdz viņš tiek līdz virsotnei noripo, un process ir jāsāk no jauna. Un man liekas, ka tā ir tāda viena lieta, ko es tiešām esmu sapratis un ko varbūt es nedomāju. Pirms es šo procesu nebiju sācis, cik daudz lietas būs jāiesāk,
jāiegulda daudz resursu, bet tām nebūs iespējams panākt rezultātu, teiksim, vai taustāmu vai kaut kādā citā veidā, jo vienkārši apstākļi izspēlēs savādāk, teiksim, tas pasjants saliksies vispār no jauna. Un tā lieta ir tāda, kas reizēm var sagraut to ideālismu, jo tu domā, ka tavs tas nospraustais virziens, ka viņš ir punkts no A līdz punktam B, tas nogrieznis, bet patiesībā tur reizēm tas nogrieznis beidzas, reizēm tas ir stars, kurš nekad nebeidzas, un tu saproti, ka tur tie uzlabojumi nāk un nāk. Un pieņemt, man liekas, arī tās lietas, nedzīvot tajā tiešām iedomātajā ideālismā, kā lietas var strādāt, un es arī kādreiz man likās, varbūt, ka vadītājs ir tas, kas ļoti daudz var, ietekmēt individuālu darba veicēju kaut kādu sniegumu vai veidu, kā viņš to veids, bet patiesībā vismaz arī, ko es redzu pie mums pašvaldībā, cik ļoti es kā vadītājs patiešām esmu atkarīgs no katra tā individuālā darbinieka kvalitatīva veikuma, entuziasma un visa tā pārējā, jo ir īpaši, ka tas ir jautājums, ko uzdod iedzīvotājs. Un es ļoti labi redzu, ja iedzīvotājs man pēc nedēļas uzraksta paldies priekšsēdētāji, ka tas ir paveikts, vai arī seko atkārtot jautājumu par šo, tas ļoti ātri pasaka, un tas, ka es nevaru visu izdarīt, ne visā pārvaldē, ne skolās, ne slimnīcā, ne kapitāla sabiedrībās, un tas, ka ļoti tā nepieciešamība uzticēties, jā, tas noteikti, un tas ar to ideālismu atkal, kā mēs pieņemam arī, vai citi vienmēr atbildīs tiem mūsu ideāliem par to, ko mēs esam iedomājušies. Jā, es šeit dzirdu tādu arī lielu lomu un nozīmi tādai apzinātībai, ka tu apzinies to, ka nebūs viss tā, kā tu esi varbūt iedomājies jau pašā sākumā. Agnes, kā tu to redzi? Es pirmkārtām redzu, ka jaunietis nāk ar to, es tūlīt izdarīšu, visu pārmainīšu, man būs visi vārti vai jūras vaļā un viss notiks tā, kā es gribēšu. Un patiesībā tas pirmais lauziens notiek, kā jau Dāvids teica, tas ideālisms nenotiek tā, un dzīve ir dzīve, un līdz ar to tas diezgan ātri noliek, pēdiņās, noliek pie vietas. Un līdz ar to, un tas ir viens iemesls, kādēļ šie jaunie vadītāji izdeg, ka viņi ir iedomājušies citu realitāti, un kuru viņi nevar sasniegt. Un tad tas ir tas viens no iemesliem, kādēļ viņi izdeg vai iet kaut kādos citos ceļos. Vai bija kaut kas, David, kas tev varbūt pārsteidz šajā visā procesā, jo viens ir tu tā kā apzinies, ka, protams, nebūs viss tā kā iecerēts, bet kaut kas tev radīja tādu pārsteigumu, ka, ir arī tā. Varbūt ne gluži pārsteigums, bet man, protams, liekas, ka mēs varbūt joprojām esam, kā tas iestāde vai veidojums pašvaldībā pietiekoši smagnēji, arī tajā procesu apritē vēl daudz jāstrādā pie arī gan tādas iekšējās sinhronizācijas un komunikācijas īstenībā starp departamentiem ļoti daudz un arī starp iestādēm un arī tādā, tur var gan runāt par digitalizācijas iesaisti, gan arī par citiem rīkiem, kā to panākt un šos procesus uzlabot, bet tas, kas varbūt bija tas pārsteidzošais, ka reizēm ļoti mazs uzlabojums, tiešām ļoti mazs var iedot ļoti lielu ieguvumu, bet tas iepriekš nav darīts kaut kāda iemesla dēļ. Un tas man liek domāt par to, ka cik ātri mēs to procesu varam pieņemt par normālu vai par pierastu vai par labāko, ja mēs uz to visu laiku skatāmies ar vienu un to pašu skatījumu, kas nemainās. Un tāpēc ir varbūt labi, ja tā notiek kaut kādas izmaiņas vai pārmaiņas, kas ļauj kaut kā sameksēt tos dažādus redzējumus par jautājumiem. Agnes, kas varbūt ir tas, ko tu redzi arī savā praksē, kur vēl tie jaunie vadītāji izdeg? Kas ir tas moments? Ir vairākas lietas, un viens ir perfekcionisms, viens ir tas, ka man ir jāizdara viss vienam pašam ātri, strādājot virsstundas un tam līdzīgi, tātad tas ir man jābūt perfektam, tas ir viens, vēl varētu būt nemāku deleģēt, nenododu darbus citiem vai baidos no tā, ko par to pateiks. Tad ir tādi jaunie līderi, kas ienāk no, kāda zemāka līmeņa vai speciālista līmeņa un ir saglabājušies kāda, hierarhija vai pietāte vai pret iepriekšējiem kolēģiem un ir kaut kāds bailes no tā runāt
vai mainīt to pozīciju. Un tas ir vēl tās mazās nianses, kas veicina šo izdegšanu. Dāvid, vai tu arī kaut ko no šī, ko Agnes min, arī saskāries? Jā, es domāju, ka labais varbūt ir tas, ka man ienākot šajā vietā, es tur nebiju strādājis nekādā pozīcijā, līdz ar to tās attiecības nebija izveidojušās, zināmā tajā vertikālajā hierarhiskajā līmenī, un varbūt veidot no jauna bija vienkāršāk. Protams, ka esot gados jaunam vadītājam iestādē, kur, vai iestāžu kopumā, kur tas vidējais vecums tomēr ir krietni vien lielāks, vismaz 2 reizes lielāks, tas raisa varbūt zināmas arī dažu brīdi tādas. Es pat negribētu teikt problēmas, bet varbūt tādas nesapratni, kā vienam uz otru reaģēt, jo es arī ļoti cienu tiešām arī gan jebkuru darbinieku un arī tīpaši tos, kas ir ar lielu pieredzi, bet tajā pašā laikā, ja es redzu varbūt kaut kādu aplamību, man ir jāspēj arī tas pateikt, bet neskatoties uz to, ka tā dzīves pieredze šim cilvēkam ir lielāka. Bet par to deleģēšanu man likās arī interesanti, jo es arī kādreiz piefiksēju šo problēmu, un tad es vienmēr iedomājos, ka ja es daru kāda cita, darbinieka pienākumus, vai nezinu, vai tas ir, lai tas būtu jebkas, vai es tajā brīdī man nevajadzētu veikt savus tiešos pienākumus, kā mēs esmu arī paredzēts kā domas priekšsēdētājs. Un tad es vienmēr aizdomājos par šo, ko es visu neizdarīšu, ja es darīšu kaut ko to, kas patiesībā būtu jādara kādam konkrētam amata veicējam. Un tas īstenībā dažkārt ļoti labi pašdisciplinē tā sapratnē, ka es vienkārši neesmu labs vadītājs, jo es neveicu savu darbu, bet es veicu kāda cita darbu, pat ja es gribu palīdzēt kopējā labuma vārdā. Jā, arī tāda savu veidu apzināšanās, vai ne? Un kas, Agnes, varbūt tu redzi, kas patiesībā praksē novēro slēpjas zem tās deleģēšanas? Primāri tās ir bailes, kontrole, kas varētu vēl parādīties, ka man jākontrolē visu, ik viens darbinieks vai ik viens kolēģis, un tad es zinu, kā ir labāk. Un tas vēl varētu būt tas viens iemesls, kāpēc tas tā notiek. Un kā tad varbūt arī atrast to balansu starp to autoritāti, jo autoritāte arī ir svarīgi saglabāt, vai ne, tam jaunajam cilvēkam, tomēr ienākot tajā pastāvošajā un esošajā kolektīvā, starp tādu cieņu arī pret pieredzi, pret vecākiem. Dāvid, kā tu esi atradis to balansu? Tas galvenais, ko es tomēr cenšos vienmēr piekopt to stratēģiju, ir ieklausīties vienmēr tajā, kas ir sakāms vispirms tai otrajai pusē, pirms es pasaku jau kaut kādu gala slēdzienu vai kaut kādu savu to viedokli, kas varbūt būtu, uz ko mēs tā kā virzāmies, jo īstenībā jau es domāju, ka tā pieredze, kas jau ir uzkrājusies, tur ir ļoti vērtīga. Un īstenībā es arī zinu, cik maz var paveikt, ja tev nav tās komandas, un es to redzu katrā solī, cik maza īstenībā ir tā viena vadītāja nozīme arī tajā pašvaldībā, ja tur nav lielais viss aparāts apakšā tam. Un tas savukārt nestrādā, ja tur katrs cilvēks neveic savu to darbu maksimāli labi. Un visbiežāk jau visiem tie nolūki arī ir, labi mērķēti. Es tomēr tā vados. Tas, ka tur katrs mēs varbūt savādāk izprotam to, kas ir tas labākais, bet ieklausīties tajā argumentācijā otra cilvēka un censties arī iedziļināties un saprast, tas ir būtiski. Protams, es nerunāju, ja tas ir kaut kāds rīkojuma veida vai pavisam cita veida instrukcija, kur, protams, mēs to darām vertikāli. Ja drīkst piebilst, tad droši vien, kas vēl ir nebaidīties jautāt padomu vai palīdzību, un tas ir jāatzīst ikvienam, un vēl nebaidīties kļūdīties. Un atzīt to, ja tu esi kļūdījies, un jebkurš ir cilvēks, un ja tu spēsi godīgi pateikt, ka tu šajā brīdī kļūdījies, vai es nemācēju, vai nezināju, tas ir viena no priekšrocībām. Strādājot ar vadītājiem, tas, ko es bieži redzu, ka grūtākais varbūt nav tas darbs kā tāds, bet tāda pāreja no tā darītāja uz vadītāju. Protams, ka tu vairs nevari darīt visu pats, kas saistās ar šo deleģēšanu un kontroli,
Un tas, kas varbūt tev palīdzēja kā labam darītājam, nepalīdz vairs tev kā vadītājam. Kas varbūt šajā pārējā ir tas, ko tu pamanīji sevī? Jā, manā gadījumā tiešām tā pārēja bija divu pasauļu pārēja no gandrīz vai divu dzīvju pārēja no tā, ko es gan citā fiziskā atrašanās vietā darīju, gan arī pienākumu ziņā uz šo te amatu, kas ir mans esošais. Bet tas varbūt, ko es arī pamanīju, bija, ka tik un tā līdzatkarība no, kā jau minēja arī kolēģi, no tiem padomiem un ieteikumiem, viņi jau nekur nepazūd. Un viņai varbūt mainās tā forma kaut kādā ziņā. Un es arī kādreiz jautāju, kad man, piemēram, jautā, ko mēs darīsim, es saku, bet kā tu domā, kas mums ir jādara? Un patiesībā tur gandrīz 90% arī izskan tā pareiza atbilde, kā es arī rīkotos pats. Un tas man šķiet varbūt, ja kādreiz kā darbinieks, mans tas vēršoties pie vadītāja bija tiešām tā ceļa karte, tad tagad tas man šķiet ir palīdzēt atrast tam darbiniekam to ceļa karti, kas patiesībā jau tur ir. Vienkārši arī spēja būt par tādu vadītāju, no kuram nebaidās izteikt tās savas domas un arī diskutēt varbūt kaut kādā ziņā un arī gan šo te padomu lūgt, gan piedāvāt to savu piedāvājumu. Jā, bet kur to iemācīties? Kā to iemācīties tam jaunam cilvēkam? Caur ko? Caur jautājumu uzdošanu un zinkārību vai zinātkāri. Tas ir tas pirmais, caur ko tas nāk. Visu laiku meklēt atbildes, barot cilvēkus. Un jautājumi ir viens, kas mudina domāt. Kur varbūt arī jūs redzat, kur ir tas biežākais iestrēgšanas moments šajā pārējā? Tas, ko es redzu, balans. Balans ar dažādām dzīves jomām. Un darbs nav tikai darbs, tas ir viens, ir jāatrod tas līdzsvars visās sfērās, gan darba ziņā, gan saziņā ar kolēģiem, gan arī ir jābūt kaut kam ārpus darba sienām. Nezinu, tā ir atpūta, tās ir, būšana dabā. Katram tas ir savs, bet ja tu pazaudēsi to, kas ir tev svarīgi, tu nevarēsi būt arī darbā pietiekami spēcīgs. Tādai mentālai labūtībai ir liela nozīme arī šajā. Ne tikai mentālai, arī fiziskai labūtībai. Tas ir tas. Man arī kādreiz liekas, ka tas mūsu vadītāja, kompetences vai prasmes ļoti ātri, pat ļoti labs vadītājs var aizķerties ar kaut kādām cilvēcīgām vājībām. Un man liekas saprast arī tās, kas šajā posmā var patraucēt. Un es arī pie sevīm redzu, kas ir tās lietas, kas nav pat saistītas pašas par sevi ar to vadīšanu, bet man kā cilvēkam traucē arī īstenībā šie vadīšanas procesā, no kurām es plānoju un arī cenšos distancēties, kad kaut ko veicu. Un tā ir tā lieta, jo kādreiz jau arī es pieļauju gadās, ka tie vadītāji varbūt viņiem ātri tā vadītāja sajūta rada kaut kādu tādu, ka viņš visu zina un visu to pārējo, un arī no tā izvairīties un saglabāt kaut kādu piezemētību un to sajūtu, kur tu esi, un saprast, kā arī izskanēja, ka tu visu nezini un tu visu droši vien nekad nevarēsi zināt par to procesu, un arī, ka tur muļķīgie jautājumi ir tie labākie, un tur var ļoti daudz iestāties personisko īpašību, kas tam traucē, kaut kāda kauna sajūta vai tieši pretēji kaut kāds, tur augstprātība vai viss tas pārējais, un ja tas iestājas šajā posmā, droši vien, kā es minēju, pat liels cilvēks var paklupt aiz maz akmeņu. Maz akmeņu. Jā, Agnes, kur tu varbūt arī savā praksē redzi, kādā veidā var ar coachingu palīdzēt varbūt arī šiem jauniešiem šajā ziņā? Viens ir saredzēt to virzienu, uz kurien viņš iet, vai ceļu, uz kurien viņš var aizvest. Tie var būt gan kaut kādi personiskie jautājumi, vai dzīves balans, vai kā salāgot kādas, attiecības. Parasti ir, kad nāk pie koča, tad viņi nāk ar kādiem iestrēgušiem jautājumiem, ar kuru netiek pats galā. Un tas ir tas virziens, ar ko strādāt. Un, ar jaunajiem vadītājiem, kur tu redzi? Ar jaunajiem vadītājiem primāri būtu, kā sabalansēt šo līdzsvaru atrast, kā nepārdegt, kā nedarīt vairāk kā citiem. Skatīties, lai pats būtu resursu stāvoklī.
ar savu šo iekšējo būtību, lai tu būtu tu pats. Tev nav jāskrien kādam citam līdzi vai jābūt visiem labiem. Tev jābūt tādām dažādībai. Patiesībā kāds tu esi, tāds tu arī esi labs vadītājs. Jā, un tas, ko Dāvids min par šo augstprātību, kur tu to varbūt sajūti un saredzi? Ir dažādi šie vadītāju tipi, kā jau cilvēku tipi ir dažādi, un nereti gadās arī, ka tas jaunais vadītājs ienākot grib visu, kontrolēt, vadīt, būs pēc tā, kā es teicu, un tas ir tas, kā nevajadzētu. Svarīgi ir atstāt to vidi, kāda tā ir bijusi, un ja ir kaut kādas pārmaiņas, ir vajadzīgs, tas notiek pamazām, to nevar darīt uzreiz kā tādu sprādzienu. Tā kā tas ir jādara maziem solīšiem. Bet tas, ar ko nāk jaunie, viņi nāk, es tūlīt visu mainīšu. Drosme nāk reizē ar tādām šaubām, un biežāk jau mēs esam pieredzējuši redzēt tādus pārliecinātus vadītājus vai ne, un mazāk varbūt runājam par to, kas tad notiek iekšēji. Dāvid, vai bija tāds brīdis, kad tu sev pajautāji, ko tad es šeit īsti daru, un vai es esmu gana zinošs, gana kompetents? Jā, tas varbūt pat termins vesels drosme arī baidīties būtu laikam jāsaka vietā šajā kontekstā, un protams, ņemot vērā, ka tā informācijas masa jaunā, kas nāca arī ar šo amatu, bija ļoti liela, tas var un arī radīja īstenībā dažos brīžos varbūt tādas iekšējās bažas par to savu kompetenci, jo lēmums ir jāpieņem attiecīgi. Protams, ir šie te eksperti, kas dod arī savu ekspertīzi, bet dienas beigās tā tad jāvirza šis te lēmums kaut kādā konkrētā formā arī no tās vadības viedokļa. Un līdz ar to tās bažas, viņas jau nekur nepaliek, bet man šķiet, ka svarīgākais ir arī spēt veltīt šo laiku, teiksim, šim kaut kādam vērtēšanas posmam, un arī, tas var būt ar bailēm nākt kaut kādām ar bažām, bet tad, kad tu to lēmumu pieņem, tu esi sev salicis jau pa plauktiņiem, kāpēc tas tika darīts vienā vai citā veidā, un tad vairs tām bažām vai bailēm tur nav vietas. Bet tajā sākuma posmā man liekas, ka arī kaut kādā zināmā hausā tas ir pat ļoti iederīgi un varbūt pat veselīgi tam procesam, nevis izlikties, ka es zinu, es izdaru to, un pēc tam sāku šaubīties un bažīties, bet kaut kā darīt otrādi un veselīgākā procesā. Interesanti, jā, tā kā bailes ir kaut kādā veidā tāds tā kā dzinulis arī kaut ko darīt. Jā, līdz posmām, bet man šķiet tiešām līdz tai robežšķirtnei, kad es saprotu, ka te es katru iekāpju kuģī, un tās baiļu krasts ir atkāpjies no manis, un tad gan tas uzņemtais kurs ir jāturpina un jāvirsa. Agnes, kā tu redzi šo tas, par ko runā Dāvids, tā ir izkāpšana no komforta zonas, un tā droši vien ir katru dienu, un jaunie līderi to dara. Ja viņš nebūtu līderis, viņš to nedarītu. Tātad viņš uzņemas risku, uzņemas atbildību, gatavs eksperimentēt, un tā kā tas ir tas iekšējās vajadzības darīt kaut kā citādāk. Tā kā tāda izkāpšana no tās komforta zonas, tādā piespiedu kārtā sev, lai tu varētu tad arī attiecīgi rīkoties. Un nereti jauniem vadītājiem tas ir vajadzīgs. Un tas ir tas vajadzīgs šī robežu jautājums par to, iet tālāk, neiet tālāk. Un tas ir arī tas bailes pārkāpt sev kaut kādiem jautājumiem pāri. Kas ir vēl tas veids, kā tikt galā ar tām bailēm? Kā neļaut viņām paralizēt sevi? Vēl es pieļauju, ka kādreiz, kad ir bijušas šādas situācijas, es tomēr cenšos atgriezties tajā, teiksim, izējas pozīcijā, kad vēl viss bija labi kaut kā nosacīta, vai ne, tad sekoja tur kaut kādas bailes vai bažas, un saprast, kas bija tie faktori, kas to ietekmēja, vai mēs vēl tur varam atgriezties, saprast, kas ir izdarīts, un man liekas, arī tā spēja tās kļūdas pieņemt, viņa ļoti cieši korelē ar tavu baiļu sajūtu. Un ja tas otrais ir, teiksim, sakārtots tev pašam, tad arī tas baiļu jautājums kaut kā tomēr samazinās. Es nenāju par tiem gadījumiem, kas arī gadās, ka tur mēs jau par tīri tiesiskajām sekām, kas varbūt nestas, ja kaut kas ir kļūdaini izdarīts. Jā, tas arī, diemžēl, tur gan bailēm būtu jābūt.
Tas, par ko Davids runā, tas ir refleksija un analīze. Un ļoti skaisti un forši ir, ja cilvēks to māk darīt. Un jauniem līderiem tā ir nepieciešamība. Svarīgi to izdarīt katru dienu, reflektēt par savām sajūtām, par saviem lēmumiem un šādi analīzēt sevi. Tas var būt dažādos veidos, kāds to rakstīs, kāds to izrunās, kāds runās ar speciālistu, kāds runās ar koču vai mentoru. Reflektēt par savām tām rīcībām. Cik daudz jaunieši vispār izmanto tādu refleksiju? Jaunie līderi to dara, bet tas ir process, līdz kam ir jānokļūst. Līdz katrs saprot, ka tas ir svarīgi. Tas nav viegls process. Analizēt sevi, apstāties, dot mirkli sev, dot mirkli padomāt. Tad par deleģēšanu un kontroli runājot, cik svarīga ir tāda spēja nospraust arī robežas? Viņa ir ļoti svarīga. Pirmām kārtām, lai pats justos atbildīgi un droši par to, par saviem lēmumiem. Otram kārtām ir spēt ieturēt distanci. Tas var būt starp kolēģiem, tas var būt starp kaut kādiem darba jautājumiem vai starp privātām attiecībām, jo nereti darbs jaunam vadītājam to prasa, ja līdz šim tas ir bijis. Un robežu jautājums būs bieži, būs jāpieņem tādi gan labi lēmumi, gan arī strikti, vai kas nebūs citiem labvēlīgi. Un līdz ar to šeit arī parādās šis robežu jautājums. Un kas ir tas, varbūt, kur tu redzi, kas tomēr ir svarīgi pie tā, lai tu spētu arī noteikt tās robežas? Pirmkārt, iekšēji būt tam gatavam šiem dažādām situācijām, dažādiem lēmumiem vai dažādām reakcijām cilvēku, kas var būt nevienmēr patīkami. Un ja tu būsi iekšēji spēcīgs, tu varēsi arī reaģēt uz jebkādām vētrām, jebkādiem notikumiem, kas nāk tev pāri, vai arī tieši pretēji labām lietām. Līdz ar to tas ir jāstiprina sevi. Tas ir tas primārais, lai tu spētu arī nospraust šīs robežas. Jā, tas, ko es arī praksē redzu, ka bieži vien tas robežu jautājums saistās arī ar tādu pašapziņu. Spēt pateikt to nē, ja, jo ir tā sajūta un iekšējā balss, kas tad es esmu, lai es varētu otram pateikt nē. Un otra lieta saistīts arī ar tādām prasmēm. Prasmēm to pateikt cilvēciski, pateikt to cieņpilni. Kur tu varbūt, Dāvid, redzi, kas ir tas, kas tev ir palīdzējis šīs robežas nospraust? Jā, es piekrītu par to apzinātību, un latviešu valodā arī vārdam vadīšana ir ļoti tuvs vārds valdīšana. Un man šķiet, ka tas pašvaldībās var būt citu iemeslu dēļ, bet vispār arī citos kontekstos kādreiz tas saplūst kopā un beigās aiziet līdz tādam pavisam citam mērķim, kā varbūt tam būtu bijis jābūt. Un man liekas, ka arī te iestājas tā apzinātība, kur vispār ir tās profesionālās robežas mūsu dažādajās attiecībās, arī ar darbiniekiem komunicējot, kur ir arī mūsu tā, kā vadītāja, tā robeža vispār par kaut kādā arī atbildībā par lēmumiem, jo viens, protams, ir runāt un būt atbildīgām par, visu, kas notiek pašvaldībā, jo tā ir pierasts, bet tur arī mēs saprotam, un es domāju, būtu jāvirza šī doma arī izpratnē, ka patiesībā jau tas vadītājs, viņš dara savu darbu primāri, kas arī ir darbs, un tas nošķir vadītāju no kaut kāda valdītāja, ja mēs pieņemtu tādā kontekstā, un es visskaidrāk šeit arī tās robežas saredzu, ka pašam vispirms apzināties un radīt arī šo sajūtu citiem, ka tu kā vadītājs esi ar konkrētu arī pienākumu klāstu, īstenībā, un tev ir jāveic tas, ko tu vari, un, protams, arī tā atbildība, jānes gan koleģiālā, gan arī par to savu darbu tomēr primāri, ko tu esi uzņēmies. Kur šo apziņu varbūt gan to apzinātību, gan to refleksiju un sajūtu par tādu līderību, kur tu viņu esi ieguvis? Es varbūt cenšos arī to, destilētā veidā varbūt neiznest uz to, arī kaut kā neekstrapolēt uz tiem pārējiem, bet man tas drīzāk ir, tas dzīvesveids, kā es saredzu to savu harmonisku attiecību veidošanu arī ar citiem cilvēkiem. Un
arī droši vien tā mana dzīves filozofija mazliet šeit iestājas, un arī tas, ka tie cilvēki, kas man dzīvē tomēr, kuriem es esmu ļoti pateicīgs par daudz ko, un arī par tādu gan vērtību izpratni, gan kā nonākt līdz šīm vērtībām, atrast sevi tajās vērtībās un veidot to vērtību vidi sev apkārt. Arī, protams, tam ir liela nozīme, jo nedzīvojam mēs izolēti, un tās miedarbības vienam ar otru ir ārkārtīgi būtiskas, un tie ietekmes faktori, viņi atstāja tādas paliekošas sekas uz mums. Agnes, varbūt, ko tu saredzi šajā lietā? Dāvids ļoti smuki teica, ka tas ir stāsts par viņu pašu. Un tā ir pašizaugsme, tā ir pašattīstība, zinātkāre, meklēt visu jauno, būt kaut kādās vidēs, kur tu vari iegūt un mācīties. Un tajā pašā laikā arī tieši pretēji būt vienatnē, būt ar sevi, nezinu, ar papīru vai pildspalvu papīru, kur tu reflektē par to, kā tu jūties, ko tu dari, nezinu, izrēģē kādas emocijas ārā. Jā, un vai šīs ir tādas prasmes, ko var iemācīties, vai tās ir tādas dabiskas prasmes, vai tas, ko arī Dāvids minēja par to, ja, kad šī vide ietekmē arī šo domāšanu? Vide ir ļoti nozīmīga, it sevišķi sākuma posmā, un atbalsts ir arī ļoti svarīgs jaunajiem vadītājiem. Nezinu, kā Dāvida situācijā, bet tas, kad ir kāds mentors vai vismaz viens cilvēks, kuram tu vari uzticēties, tas ir ļoti, ļoti daudz. Un tas arī jaunam vadītājiem ir grūti. Un ideāli ir, ja ir, nezinu, kaut kādas kopienas tikšanās iespējas, kur par to komunicēt. Ja ir sarunas ar kādiem speciālistiem, tad tikpat labi ar mums kočiem. Tas ir veids, kā reflektēt par visu, kas notiek. Jā, runājot par atbalstu, kas ir ārkārtīgi svarīgi jaunajiem vadītājiem, kādu atbalstu tu esi saņēmis, uzsākot šo lomu? Droši vien jārunā par tādiem vairākiem veidiem, un viens, kam ir bijusi ļoti liela nozīme, tas ir tāds, kolektīvais atbalsts. Mēs to varētu, protams, uz privāto sektoru vai uz citām jomām savādāk saprast, bet šeit tiešām tas ir ar to iedzīvotāju atbalstu, un arī ne tikai es kļūstot un ieņemot šamatu šajā vecumā savā saņēmu ļoti daudz, tādus uzmundrinošus vārdus no dažādiem cilvēkiem par to, un arī man bija ļoti liels prieks, ka jaunieši manā vecumā rakstīja un teica, ka arī tas viņiem ir tāds pozitīvais piemērs, un tā atdeve šajā jomā, bet ļoti svarīgs ir, protams, arī tas, ko minēja tāda individuālā, jo mēs jau nevaram, pārunāt ar nepazīstamiem cilvēkiem vai vienkārši ar šo satikto cilvēku, to, kas mums ir varbūt tāds dziļākajos slāņos. Un te man ir ļoti liels prieks, ka mums tomēr tā vadības komanda arī ne tikai es ienācu kā jauns vadītājs, arī mana vietniece attiecīgi, arī varētu runāt iespējams par izpildirektoru, arī, jauns cilvēks šajā pašvaldības tieši jomā, un man šķiet arī tā mūsu savstarpējā iespēja pārunāt dažādus jautājumus un vienam no otra, gan mācīties, gan arī tiešām izrunāt tās lietas, kas mums ir svarīgas, bet kuras varbūt mēs nelīdz galam saprotam, kāpēc viņas nestrādā vai viņas tā savādāk darbojas. Tas varbūt nav, tik labi tādā ziņā, ka šī pieredze, mums visiem ir tāds viens izējas punkts, un tad mēs tā kā kopā augam. Bet vienlaikus tajā, man liekas, ir arī tāds ļoti labs faktors, ka tiešām mēs attīstamies un tā izaugsme notiek katram savā veidā, bet vienam papildinot otru. Šī, joma, kurā tu esi un ko tu mini, cik ļoti svarīgi ir tas sabiedrības atbalsts, kas tev kaut kādā veidā arī dzen uz priekšu paralēli tam, ka ir iespēja saņemt mentoru, kolektīvu arī atbalstu un tīri individuālo atbalstu. Kur tu redzi, Agnes, vēl, kur vēl jauni cilvēki, jauni vadītāji varētu meklēt atbalstu? Iespējams, tās ir kādas supervīzijas, ja tas varētu palīdzēt. Būšana starp līdzīgi domājošiem vai jauniem vadītājiem, jo viņiem ir jānāk kopā, jārunā, jo vadītājs nevar runāt par tām pašām lietām ar padotajiem. Viņiem ir jābūt tajā nosacīt vienotajā līmenī, kur viņš var, tā izkratīt sirdi un kur viņu sapratīs, jo nereti tie padotie jau nesaprot, ir mazliet citādā domā. Kas varbūt ir tas,
kas palīdz saglabāt tādu skaidrību un augt tev kā vadītājam, turpināt augt kā vadītājam šobrīd? Es vienmēr gribētu ticēt, ka es augu šajā amatā, bet to, protams, arī tā nav droši vien tik viennozīmīgi, pamanīt un saprast, ka tas tā arī notiek. Es kādreiz pārvērtēju vai, jau arī tuvojoties tam gada slēksnim esot šajā amatā, kas no vienas puses nav daudz, bet tomēr jau iezīmē zināmas, tādas secinājumu iespējas. Vai tāda mana darbība ir bijusi ar kaut kādu tādu izaugsmi, gan pašam, gan arī, protams, tiem procesiem, kuros es esmu. Es varbūt nevaru pateikt, ka tas, un te atgriežamies pie tā sākotnējā, ka tas ir tāds process lineāri augšupējošs 45 grādu vai 30 grādu leņķī vai jebkādā leņķī. Tur ir savi kritumi, tur ir tādi, man liekas, arī pacēlumi. Kādreiz man liekas, ka es arī sev uzcitu pa pleci, ka to tu, Dāvid, labi tomēr izdomāji, vai citreiz, vai ziniet, kā te tavs fails bija, un saprast to. Bet, jā, par to izaugsmes, es domāju, ka vispār, lai saprastu to procesu, kā tas ir attīstījies, droši vien kādreiz būs, kad šis posms noslēgsies, paskatīties uz to jau tādā retro perspektīvā, un tad saprast, kā tad tas mani pārvērta, un arī to iestādi pārvērta un mainīja to vidi apkārt. Bet šobrīd esot tajā procesā, jā, protams, uz to pilnveidi strādājam, bet kaut kā varbūt nesanāk tik daudz laika fiksēt to savu izaugsmi, un domāju, ka tas varbūt arī nav tas pašmērķis, jo to procesu mēs saprotam, kā gribam strādāt. Jā, tikai, protams, kā tas individuāli būs ietekmējis, domāju, tiešām tur vajag tādu laika nogriezni. Jā. Vai tev varbūt ir kaut kāds paraugs, vai kas ir tas, uz ko tu tiecies tādā izaugsmē, vadītāja lomā? Es domāju, ka tur nav varbūt konkrētas tādas personības vai cilvēka, kas ir tas piemērs, ko gribētu sasniegt, bet man katrā ziņā būtu svarīgi, lai arī, cilvēki, un ne tīpaši, varam teikt, novada iedzīvotāji vai vēlētāji vai vienalga, bet viņiem izvēloties to manu kandidatūru bija ļoti liels entuziasmas par to procesu un tā ticība. Un sagraut šo ticību, tas būtu ārkārtīgi neveiksmīgi. Es uzskatu, tas būtu vislielākais kritums, ko varētu, un tās vērtības, ar kurām es gāju, ja izdodas saglabāt tās kā personībai un arī iedzīvināt. Man liekas, ka tas ir pats svarīgākais, jo šeit tiešām tā izaugsme reizēm ir arī konsekvence, varbūt, kā mēs runājam par to izaugsmi, bet arī šajā ziņā neaizmirst par to, ka tā vērtība saglabāšana un tā stājas saglabāšana, tā arī ir zināmā vērā izaugsme, ja tu to esi spējis izdarīt pie dažādiem, arī spiedošiem apstākļiem. Agnes, kur tu varbūt redzi, vai ir svarīgi, būt kādam paraugam šim jaunietim, uz ko viņam tiekties izaugsmē? Varbūt viens pret viens nē, bet ir kaut kādas, lietas, vērtības, kā Dāvids minēja, tas ir svarīgi neiet prom no tām, nepārņemt kāda cita vērtības, bet mācīties vienmēr var. Kaut vai izlasot kaut vienu teikumu vai sadzirdot to pašu iedzīvotāju vai sadzirdot pats sevi kaut kādu domu, tā tu vari izaugt. Un ir vērts paskatīties uz jebkuru līderi, un ir kaut kādas līdera, īpašības, dotības vai viņa rīcības, kuras tu vari pārņemt, bet jautājums, vai tas saskanies ar tavām vērtībām. Dāvid, kā tu pats sevi redzi kā līderi, vai tu esi līderis? Tas jautājums it kā pieprasa vienkāršu jā vai ne atbildi, bet tur tās nianses zināmas ir, un man gribās teikt no vienas puses, ka mēs kādreiz arī demonizējam tās. Mēs tā kā negribam, vai baidoties, ka mūs tad uzskatīs par tādiem augstprātīgiem, ka mēs sakām, bet es domāju, ka tas vārds līderis, viņā ir ļoti daudz pozitīvo, to nianšu un to iespēju. Protams, ka šis būtu jāvērtē pārējiem, un tad tas būtu objektīvi, jo runāt pašam par savu līderību, tas ir mazliet tāds, sarežģīts posms, cik tu spēj būt objektīvs. Bet es domāju, ka ir kaut kādas lietas arī, kur es varu būt piemērs kādam, un
ja tā ir līderība, un es domāju, ka varbūt to arī var saukt par līderību, tad jā, protams, ka ne visās jomās, un arī tas vadītājs nav absolūts, teiksim, kā tā figūra, kaut kur veiksmīgāks, kaut kur mazāk, un ir tīpaši tāds vadītājs, kā es saku, pašvaldības, kas ir politiskais vadītājs, administratīvais, un arī tāds iedzīvotāja vēl arī, tiksim, simboliskais vadītājs. Ļoti dažādas plaknes, kurās tu mēģini būt un darboties, un katrā no tām tas gadās dažādi, teiksim, ar kāpumiem un kritumiem, bet es domāju, ka ir arī tādas iespējas kaut kādu labo praksi aizgūt. Jā. Agnes, kā jaunie cilvēki, cik daudz viņi izprot, kas ir līderis, kas ir vadītājs? Kā kurš? Kāds sevi definē par līderi, un bieži vien jau arī neformālais līderis izdara vairāk nekā formālais līderis. Līdz ar to es domāju, ka jaunieši neiet ar tādu domu, ka es esmu līderis, bet tas nāk dabiski, un viņš to iznes pārējiem. Tas, kurš negribēs, to arī nevarēs sasniegt. Bet šajā gadījumā es domāju, ikvienam, kam ir dotība, kas grib izdarīt vairāk, viņā parādījās šīs līderisma dotības. Mums Latvijā ir pieejams vairākas organizācijas, kas dod iespēju jauniešiem izaugt, piemēram, Junior Achievement vai MOTU programmā dod iespēju ieraudzīt jaunošies līderus. Pozitīvi ir tas, ka vairākas Latvijas augstskolas veido tādas, nosauksim viņas par līderības akadēmijām, kuras dod jauniešiem iespēju ieraudzīt sevi citā gaismā. Un arī, ja tiek rīkot kādi startautiski konkursi, bieži vien nāk mentors vai coach kā atbalsts, lai tas jaunietis neapjuktu tajā brīdī, kur viņš ir. Un tas ir ļoti atbalstāmi, ka notiek šādas iniciatīvas un dažādas iespējas un programmas, kur jauniešiem pieredzēt, kā uzņemties atbildību, kā vadīt, jo tās prasmes arī ir jāmācās. Mēs pamazām esam nonākuši līdz sarunas noslēgumam, un tas, ko es dzirdu sarunā, ka drosme iet roku rokā ar līderību. Un patiesībā tā līderība jau iespējams sākas ar tādu iniciatīvu, ar tādu vēlmi. Un tas nenozīmē, ka šajā ceļā nav šaubu. Tas ir par tādu gatavību strādāt ar sevi un meklēt arī atbalstu. Un tas, kas šajā procesā ir ļoti būtiski, ir apkārtējai videi. Tā videi, kur mums ir iespēja eksperimentēt, iespēja kļūdīties un, protams, atbalstam, ko mēs varam saņemt. Epizodes noslēgumā, Dāvid, jautājums tev, ko tu varbūt ieteiktu jaunam cilvēkam, kurš grib uzņemties tādu vadošu lomu, bet šaubās šobrīd? Es domāju, ka jāatgriežas pie tā paša sākuma, kur mēs bijām, ka vadītājs manā ieskatā ir iepakojums tam, kas tev ir svarīgs un ko tu gribi realizēt. Un tas var būt ļoti daudz, sākot no, protams, kaut kādām pašu iniciatīvām, līdz pilsoniskām iniciatīvām, līdz valstiskām vai pašvaldības līmeņa iniciatīvām, bet tajā visā ceļā tas pašmērķis nav vadība, nav līderība, bet tur pamatā ir kaut kāds visdrīzākais vērtībās balstīts mērķis vai grūdienis, kas liek to darīt. Un man šķiet, ka iestājoties par to, kas tev ir svarīgs, tur īstenībā tām bailēm pat nav vietas, bet atrast to, kas ir svarīgs, īstenībā nav nemaz tik vienkārši un par ko tu arī esi gatavs iet uz priekšu, jo, lai arī mēs reizēm runājam, ka mēs zinām, ko mēs gribam vai ko mēs saprotam kā svarīgu, es domāju, ka tā ir pati lielākā tā problēma, kas raisa arī šīs bažas, ka nav tās sajūtas, kas ir tas, par ko mēs degam, un tad arī attiecīgi tas viss pārējais nevirzās arī uz priekšu. Agnes, kas varbūt ir tavs jautājums, ko tu aicinātu uzdot katram jaunam cilvēkam pašam sev, pirms uzņemties tādu līderību, un kāds tas būtu? Tas, kas man šobrīd ienāca prātā, ir, kur es gribētu būt pēc gada, pēc 5 vai pēc 50 gadiem. Vai arī, ko es gribētu izmainīt savā personiskajā dzīvē,
nezinu, sabiedrībā vai varbūt arī globāli. Liels paldies mūsu viesiem par godīgumu, atklātību un par klātbūtni. Un paldies arī jums, skatītāji un klausītāji. Un ja kaut kas no šī jums norezonēja, aicinu jūs sekot līdzi turpmākajām epizodēm Coachings bez filtra. Uz tikšanos!